Iedomāsimies situāciju. Atnāk pie manīm kāds vārdā, piemēram, Egons, un pasaka, aizdot man lūdzu 100 eiro ar likmi 14,5% gadā. Es viņam iedodu 100 eiro, viņš man iedod tā kā pretī papīrīt, tur, kur viņš apliecina, ka Egons tātad ir parādā 100 eiro, procentu likmi 14,5% gadā, parakstā un viss ok. Un pieņemsim, ka viņš to naudu paņēma tur, es nezinu, uz 3-4 gadiem. Pieņemsim tālāk. Paiet 2 mēneši, un es domāju, ka varbūt man to naudu vajag jau šodien atpakaļ. Un es piedāvāju kādam, nezinu, vārdā Jānis, klausies, man te ir Egons, kurš man ir parādā 100 eiro ar 14,5% likmi gadā. Negribu varbūt šo te nopirkt, pieņemsim ne pa 100, bet pa 102 eiro. Tā ir viena situācija. Bet iedomāsimies otru situāciju. Līdz manī nonāk ziņas, ka Egonam nav viss labi, ka Egons ir zaudējis darbu, ka varbūt viņš cīnās ar kaut kādām atkarībām, ka viņam ir depresija, sēž mājās, neko nedara, ir paņēmis parādā citiem naudu, ja? Un es sāku sēdēt un domāt, klausies, vai es ieraudzīšu tos savus 100 eiro vispār atpakaļ? Zini, droši paliek nedroši. Varbūt es varu šo te parādu, ja, pārdot varbūt kādam citam, varbūt, nezinu, pa puscenu, ja, bet es dabūšu to savus 50 eiro, bet es dabūšu noteikti šodien, nekā, piemēram, nedabūšu vispār. Bet kas būs, ja es jums pateikšu, ka tieši šajā negatīvajā scenārijā šobrīd ir iekļuvusi mūsu nacionālā avio kompānija Air Baltica? Kas ir šis papīrs pēc būtības? Tā ir obligācija. Air Baltica gadu atpakaļ bija emitējis obligācijas par 350 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka Air Baltica paņēma parādā 350 miljonus no tiem, kas iedeva viņai parādā, pretī dodot, hipotētiski šo vērtspapīru. Un lūk, un šie vērtspapīri, jūs zināt, cik šodien maksā biržā? Ja obligācija maksā, ja, piemēram, jūs aizņemat 100 eiro un obligācija maksā 100 eiro, tas nozīmē, ka 100%. Tas ir nomināls. Un šie 100 eiro, tas ir nomināls. Air Baltica obligācija šorīt maksā 27% no nomināla. Tas nenozīmē, ka kāds arī pērk pa tādu cenu, bet tas parāda to, ka ir ļoti nopietnas problēmas, to, ka neviens negrib pirkt. To, ka neviens netic, ka var beigās vispār kaut ko dabūt atpakaļ. Pat pērkot pat gandrīz ceturdaļu cenas, to sākotnēji cenas, pat ar tādu ienesīgumu. Šī visa situācija runā tikai pa vienu, ka Air Balticā ir milzīgas šobrīd ziepes, un viņi tagad vēl runā par to, ka vajag vēl 150 miljonus, un pēc tam droši vien vēl vajadzēs, varbūt ne 150. Šāda šobrīd ir situācija ar mūsu nacionālo avio kompāniju, ka cilvēki, kas dod naudu, netic šīs avio kompānijas maksāt spējai.